Mēs sāksim, kamēr tiek risināts tehniskās lietas. Mūsu komanda ir harmonija haosā un haosa harmonijā. Kopā ar komandas biedriem domājam līdzīgā virzienā kā daudzas komandas, kas jau pirms tam prezentēja lieliskas idejas. Ar ko atšķirās mūsu ideja, mēs skatāmies pirmo uzdevumu par skatlogiem. 1001 forša ideja, par ko varētu aizpildīt saturu. Par to jau ir runāts gadiem un 10 gadiem, kur ir problēma par to, ka, manuprāt, daudziem īpašniekiem ir kaut kādi stereotipi un aizspriedumi par dažām nozarēm, kurus viņi nemaz netik labprāt pat par minimālu samaksu vai par augstāku samaksu laist iekšā savās telpās, neuzskata to par ilgspējīgu vai vienkārši par tādu nopietnu nodarbošanos. Tāpēc, mūsuprāt, tas priekšlikums ir papildināt iepriekš dzirdētās idejas ar pārvaldības modeli. Ja pilsēta apsakojumu veids un saprot, ka jau ilgstoši laikā kāds skatlogs ir palicis novārtā, ieslēdzās tāds piespiedu atsavināšanas mehānisms. Šeit nav jāsaprot, ka mainās īpašuma tiesības, tā ir svēta lieta, īpašnieki paliek tie paši, bet nav pārvaldnieks un varētu būt līdzīgs uzņēmums, kas rūpējas par daļu funkciju par graustiem, daļa varētu būt par šādiem tukšajiem skatlogiem. Un tas strādā kā konektors, kurš sakonektē to konkrēto vietu ar tās platībām, ar to infrastruktūru, kas tur ir pieejama, ar to funkciju, kas ir apkārt, ar tiem meklētājiem, kuriem līdzīgi kā iepriekšējā tajā vietu Tinderī bija parādīts, bet nodarbojas ar to starpniecību, ar to sabalansētību, lai neveidojas veselā ielas garumā tikai pop-up veikaliņi vai tikai keramikas izstādes, bet saprotu, jā, šeit mēs īstenībā gribētu ielaist pašapkalpošanās 24/7 sporta zāli mazu, kas pietrūkst, ir trūkums sporta infrastruktūrai. Šeit mēs ieliekam mākslu, šeit ir blakus mākslas skola, labprāt skolnieki izrādītu savu sniegumu. Šo mēs iedodam kopienai, kādai biedrībai, viņiem jau ilgāku laiku nav kur pulcēties. Ļoti svarīgs šis pārvaldības modelis, jo, kā jau mēs redzējām, ir diezgan daudz šo skatlogu, un mēs negribētu, ka tas tiek risināts tādā vieniem, diviem paveicās tajā vietu Tinderī kaut ko atrast, un citi atdurās pret aizspriedumiem, stereotipiem, līdzekļu trūkumu vai nespēja vienoties ar īpašnieku. Tāpēc galvenais, kas jums ir jāatcerās, ko mūsu komanda piedāvā, ir pārvaldības modelis, ko pašvaldība palīdz. Un pats mazais solis, kārtīgi saimnieks savu īpašumu sakārto, viņš nopļauj zāli blakus, viņš nomazgā logus. Skatlogiem ir jābūt tīriem, stikliem ir jābūt saremontētiem. Tas ir pats minimums, kas neprasa lielas finanses. Un pilsēta veids apsakojumu, redz, ka vairākas reizes ilgstoši netiek logi uzturēti atbilstošā kārtībā, tiek piemērāts sods, sodi netiek maksāti. Pašvaldība, precīzāk, tiek samaksāts sods par iekasēto naudu, pašvaldība vienkārši pati tīri, jo viņi arī ir ieinteresēta. Galā, ja tas saimnieks nedara, ok, mēs par papildu samaksu to izdaram un rūpējamies par to, ka pilsēta ir skaista, jo tas Darvas piliens medus mucā, tas viens sabojātais skatlogs skaistā ielā var radīt neproporcionāli lielu postu. Otrais bija par Forum Cinemas. Zonas, daudz lieliskas idejas pirms tam, mums bija sporta zona. Vispār tas pirmais jautājums, cik kolosāli tas būtu, ka Forum Cinemas varētu ne tikai nostīties kādu filmu, bet varētu pasportot, būtu sporta zona, kurā viena traka ideja šeit varētu būt velotrenžieru skrejceļi, šeit rādītu Berlīnas maratonu vai kādu velo pasākumu vai skaistas Alpu taciņas, pa kurām cilvēki varētu virtuāli, tieši tāpat iekštelpu slēpošanas trūkums, kaimiņu valstīs ir snowboards, kajakošana, šeit rāda trakulīgu upi, noteikti atrastos cilvēki, kas mēs vienu vai divas reizes gribētu kaut ko tādu pamēģināt, plus vēl tie, kas trenējās, varētu to biežāk izmantot. Darba vietu funkcija, kopā strādāšana, satikšanās vieta, biznesa, darījumiem, tikšanās, tam līdzīgi ir viss nepieciešama atbalsta infrastruktūra, nakšņošanas funkcija, papildus ēdināšanas funkcija, zaļās funkcijas, iekšā tropu māja, apzaļumojumi, viss tas, kas jau arī iepriekš bija minēts, un atrakciju vieta dažāda vecuma bērniem, lai pieaugušie var atpūsties, bet bērni var drošībā palākā trāpot pa tīklu parkiem, darīt jebko citu, boldringot droši un tam līdzīgi. Viss vienā vietā un ilgspējīgi. Un trešais par parku, par brīvo vietu, kolosāls idejas, kas jau pirms tam izskanēja, manuprāt, trūkums ir tajā, ka mēs aizmirstam, ka tā vieta tomēr nav tik vērienīga savā platībā. Ja mēs salīdzinām kaut vai ar Vērmanas dārzu, kas, manuprāt, ir viens no tādiem perfektiem parku izmēriem Rīgas mērogam, tad šī teritorija krietni mazāk, un tāpēc nesanāk salikt visas tās funkcijas, ko mēs tur gribētu. Un atsaucoties uz Kaunas pilsētas pieredzi par to, ka viņa pilsētu būvē kā servis, kas spēj pielāgoties mainīgajām vajadzībām. Mūsu priekšlikums arī ir domāt un konceptualizēt to vietu kā tādu, kas ir spējīga mainīties. Ja tas ir ziemas periods, tā ir satelīta vieta Doma laukumam, kur arī ir skaista egla, notiek tirdziņa arī šajā pusē dzelzceļiem. Ja mums vajag svētkus, tas ir mūsu svētku laukums.
apstādījumi, tirzniecība, mazā saglabājot to vēsturisko kontekstu par to, ka tuvumā vienmēr ir notikusi šī tirgošanās, plus arī otra pus dzelzceļam rādam simetriju ar to, kas ir kanālam otrā pusē un arī stacijas laukumam par to, ka tie ir vārti izejot no Rail Baltica uz otru pusi, uz apkaimēm, kas ir Latgales priekšpilsēta, lai turistam ir šī izvēle, lai viņam nav automātiski, es dodos uz to Rīgas daļu, un tā man neinteresē. Nē, tās ir abas vienlīdz skaistas, interesantas un uz attīstību un ievērību pelnījušas vietas. Tāpēc, jā, par tādu multifunkcionālismu, publiskā vieta, kā servis, kas spēj pielāgoties mainīgām vajadzībām.